Labvakar! Jauns gads, jauni pārsteigumi. Šovakar uzzināsim, kura ir visdārgākā sieviete pasaulē, visdārgākie kartupeļi un pilsēta. Kurš ir atsaucīgākais kolēģis Rīgā? Un to visu noskaidrosim, rotaļājoties vislielākajā smilškastē Baltijā. Vislielākā smilšu kaste Baltijā šobrīd atrodas Pludmales sporta centrā Rīgā. Lai arī ārā salskanība vaigos, šeit var baudīt tropu saules cienīgas emocijas uz birstoši siltām smiltiņām. Nav šīs smiltis no jūrmalas, var teikt droši. Neviens jūrmalnieks vai kāds cits, kas dzīvo pie jūras, neieraudzīs milzīgi kaut kādu bēdri. Ir izraktas pavisam profesionāli sagatavotas. Vienīgā vieta Latvijā, kur tādas smiltis ir dabūt, ir Vidzemē. Smiltis, kurās esot augsts kvarca saturs un kuras tiek sildītas līdz 40 grādu temperatūrai, līdz Rīgai atceļojušas lielās piekabēs. Wow, kravas mašīnas, manuprāt, bija dikti daudz, vairāk kā 30, jo kopā bija kaut kāds 600 tonnas. Vienīgais tabū smiltīs atrasties var tikai ar plikām pēdiņām. Iecienītākās spēles, Pludmales volejbols, futbols un kāds absolūts jaunums. Ir tāda jauna lieta, kas ir Pludmales tenis. Raketītes ir foršas mazliet mazākas kā lielās, un bumbiņas ir tāds mīksts, patīkams tā kā bērnu spēlēt. Mazajām atvasēm papildus smilšu kastē ierīkot arī rotaļistabu, kuru tāpat kā citas centra sienas hipnotiski un koši grezno optimistiski grafīti. Draugu pulkā iecienīti ir kokteļi autentiskā izskatā, bet uz parastā grīdas seguma var spēlēt datorspēles. Vienīgais iespējamais trūkums ir īstās saules mazuma piegarša. Iesauļoties droši vien, ka diez vai var, bet katrā ziņā pozitīvas emocijas noteikti var gūt. Daudz jaunas eju, draugi. Trūkst tikai saules. Secinām, ka šāda optimistiska atmosfērā var baudīt ne tikai draugu, bet arī darba kolēģu sabiedrību absolūti jaunā vidē. Ja būtu veikta aptauja par gada kolēģi, tad noteikti līderos mūsuprāt izvirzītos Pasaules dabas fonda boss. Un kā nu ne, viņš vismaz pāris reižu mēnesī iepriecina savus kolēģus ar pašceptām kūkām. Uģis Rotbergs, kā daudzi nopietni vīri, ikdienā risina svarīgas lietas. Taču atšķirībā no daudziem citiem bosiem, viņā kūsā milzīgs prieks par dzīvi un mīt eksperimentētāja gars. Nez vai ir daudz tādu priekšnieku, kas savus kolēģus bieži lutinātu ar pašceptām kūkām. Pamatā tiek nestas kūkas, bet reizē arī kaut kāda meža gaļas ēdieni. Kolēģis stāsta, ka priekšnieka meistars ticis esot siera kūka. Es pati nesen iegādājos cepeškrāsni beidzot, un tad arī Uģa receptes izmēģināju, un tad viņš saka, ka beidzot viņam ir doma biedri. Bet kā tas sācies, ka nopietnais vīrs aizrāvies ar kulināriju, noskaidrojām viesojoties viņa namiņā. Ko tu vari darīt pilsētā kaut ko? Ne katram. Nav man garāža, nav man malka, ko cirst, nav man ko artu necēt vai mešu kaut ko. Sajūgt prātā var. Un tā Uģis izprātojas, ka konditorija patiesībā ir viena smalka padarīšana. Konditorija ir, man liekas, tāda auditora grāmatveža zinātne, precīzā zinātne, kur viss ir uz smalkām detaļām, uz svēršanu. Uģis iesaka ātru ekonomisko kūku. Tas sastāvdaļas ir pilnīgi vienkārši. 3 olu zelta un fiks un ātri pieliek kondensēto pienu, tur nav nekāda raķešu zinātne, tas ir tik vienkārši. Tas ir baigi ātri un paņem pirkstu, pagaršo. Gatavo masu uzliek algas cepumiem, kas sajaukt ar puspaciņu sviestu. Kūku cep 8 minūtes. Smaržīgais aromāts kairina nāsis arī Uģa maskām. Mūzeja cienīga ekspozīcija savesta no daudziem komandējumiem. Kolekcijā ir arī savdabīga slotiņa no Mongolijas. Staigā šitā te un pret odiem. Un tā ir zirga asta, un papā viņi ir, asa, viņas ir todas, un tā kā viņi nosvīduši, viņi saloči, noslaukās. Drīz sviedri būs jāslauka arī Uģim. Draugi, zinot viņa hobiju, sākuši pasūtīt kūks arī sievu un bērnu jubilejām. Bet ko gan neizdarīs draudzības un azarta dēļ? 1. janvārī pasaulē tika atklāts dārgāko lietu saraksts. Kas varēja iedomāties, ka sieviešu kurpīti var maksāt 1,5 miljonu eiro? Lūk, dārgāko lietu tops. Izrādās pasaulē dārgākā sieviete ir Holivudas aktrise un dziedātāja Dženifera Lopesa. Viņas ķermeni kāda Ņujorkas apdrošināšanas kompānija ir apdrošinājusi par 1 miljardu eiro. Īpaši vērtīga ir Lopesas leģendārā pēcpuse. Joprojām pasaulē visdārgākā filma ir Džeimsa Kamerona Titaniks. Šīs filmas radīšanai tika iztērēta vairāk nekā $200 miljonu. Pasaulē dārgākā reklāmas kampaņa. Šajā kategorijā pirmo vietu iegūs kompānija Pepsi. 2002. gadā savas produkcijas reklamēšanai Pepsi uzaicināja Britniju Spīrsu par 90 sekundžu
garu reklāmas rullīti slavenais dzērienu ražotājs iztērēja $7,53 miljonus. Dārgākais ceļojums – amerikāņu biznesmenis Denis Tito un Dienvidāfrikas bagātnieks Marks Shuttleworths katrs samaksāja $20 miljonus, lai aizlidotu uz starptautisko kosmosa staciju. Pasaulē dārgākā pilsēta – nekur dzīve nemaksā tik dārgi kā Tokijā. Dārgākā kafija – ceturdaļa mārciņas Sumatras kopija luvaka šķirnes kafijas maksā aptuveni $75. Javas un Sumatras kafiju plantācijās mitinās neparasts dzīvnieks luvaks. Viņš pārtiek no kafijas pupiņām. Luvaka kuņģis nespēja pārstrādāt kafijas pupiņas un atbrīvojās no tām dabīgā veidā. Vietēji iedzīvotāji rūpīgi salas nepārstrādājušās pupiņas un no tām gatavo pasaulē dārgāko kafiju. Pasaulē dārgākā viesnīca – 7 zvaigžņu viesnīca Burj Al Arab, kas atrodas Dubajā. Par vispieticīgāko šīs viesnīcas numuru ir jāšķiras no €770 par nakti. Savukārt karaliskie apartamenti izmaksā €7,700. Un pasaulē dārgākā lelle – Bārbija, cena €100,000. Šai lellei mugurā ir terps, kas rotāts ar īstiem briljantiem. Visdārgākie kartupeļi – kilograms franču laboneta šķirnes kartupeļi ir nopērkams par €500. Ir visas iespējas savā piemājas dārziņā izaudzēt vēl labākas kartupeļu šķirnes. Ar optimistisku skatu raugamies nākotnē un tiekamies pēc nedēļas. Atā!